Šis tāds kāds Tiguls spēlē. Dažreiz, bet pārsvarā viņš spēlē šādu. Bet kāda ir atšķirība starp tiem abiem? Nu, reku skaties, kad tu nospēlē vienu noti, tev skan viena nots un viena skaņa. Viņi ļoti viegli spēlēt pa cipariņiem, daudz dziesmas mums sagatavot mācību materiālu, piemēram, 1, 5, 3, 2, 1. Pamēģini. Uz handpana viņi sauc pa toņiem, jo tur sanāk daudz nots reizē. Ja tu nospēlē te, tad te ir pamatonis do, te būs oktāva. Tas ir tāpat nots tikai augstāk un te ir 5. harmonija. Tas nozīmē, ka spēlēt katru no šiem, tu dabū jau vairāk harmonijas. Kāda ir atšķirība starp maziem un lielajiem? Mazais skan augstāk nekā lielais. Un tad, jo viņi ir lielāki, jo zemāk un plašāk skaņa. Un, protams, viņus var spēlēt arī meditatīvi. Vai es varētu pamācīties handpanu? Es tieši pasniedzu privātnodarbības. Nāc. Sākumā ir vieglāk spēlēt sēžot, tāpēc noliek krēslus, pagriez lielāko toni pret sevi. Re, kur ir mazākais, tā kā var redzēt fiziski mazāks un lielāks, ja? Un lielākais. Un tad viss nocies pēc kārtas, to viņas parādīšu.